Man saka, atlikuši 2 mēģinājumi. Šādi mentori Elīna Cera pat ar savu piemēru rāda, kā rīkoties, ja gadījies ievadīt nepareizu PIN kodu un e-parakstu izmantošana var neizdoties. Šī ir 3. līmeņa apmācības grupa un 8 stundās tā apgūst vidējā līmeņa digitālās pašapkalpošanās prasmes. Lai interesanti zinātu, kurai no 3 grupām viņu tagadējā varēšana ir visatbilstošākā, iepriekš ir izpildīts tests. It kā zinu daudz, bet vienmēr varu zināt vairāk. Es iesāku iepirkšanos internetā, un es gribu darīt to droši, kā man to darīt droši. Un ne tikai kas uz iepirkšanos, bet arī es diezgan daudz internetā skatos, meklēju. Ja? Es gribu strādāt, darboties droši. To es gribu pirmais uzzināt. Es ikdienā lietoju telefonā vai laptopā, es lietoju internetu un dažādas tur funkcijas. Vienmēr jau ar kaut ko pamācīties no jauna. E-parakstu man vajadzētu atjaunot zināšanas par to, kā viņu dabūt. Ir ļoti labi, ka vispirms izvērtē, kāds līmenis ir atbilstošs, jo droši vien cilvēkam, kas neko nav darījis datorā, 3. līmenis būtu nepiemērots, kaut gan viņš uzskatītu, ka tas viņam ir vajadzīgs. Tā kā tas bija ļoti labi, ka ir tāds tests, kas saliek daudz maz līmenis, lai cilvēki būtu apmēram vienādā līmenī un varētu kopīgi apgūt to. Darbā vajadzības ir. Tā no labas gribas ne, bet zināšanas nav ļoti labas. Tā kā tā darba dēļ vairāk. Pa lielam viss tā noderīgs. Kuldīgas novads ir viena no vairāk nekā 30 pašvaldībām, kurš iesaistījies viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas organizētajās bezmaksas digitālo prasmju mācībās. Novadā ir 7 apmācību vietas, paredzot, ka pavisam šo iespēju varētu izmantot ap 600 šīs pašvaldības iedzīvotāju. Mācības notiks, kamēr mēs sasniegsim šo 600 iedzīvotāju slieksni, tad mēs skatīsimies, vai ir iespējams apgūt lielāku iedzīvotāju skaitu. Ja mēs nesasniegsim tik ātri šo slieksni, tad mācības notiks mums līdz nākošā gada martam. Digitālās prasmes jau mūsdienās ir kā tāda lasīta prasme vai rēķināta prasme. Mūsdienu darba tirgū bez digitālām prasmēm mēs nevaram vairāk iztikt. Šie cilvēki pēc tam ar mani varēs sazināties arī pēc apmācībām, lai viņiem ir tiešām tā drošība, ka viņi zina, kur vērsties, piemēram, digitālais centrs, bibliotēka pēc palīdzības, ko darīt, ja man nesanāk. Viņiem arī apmēram gadu pēc šīm mācībām, kamēr šis projekts darbojas, būs piekļuve mācību materiāliem, kur jebkurā brīdī viņi varēs paskatīties, ieskatīties, ja kaut kas ir aizmirsies vai atkārtot no jauna. Pēc digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa datiem tikai 45% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir digitālās pamatprasmes. Šo vērienīgo projektu ministrija visā valstī rīko, lai pēc 5 gadiem šādas prasmes būtu 80%. Projekts noslēgsies nākamā gada pavasarī, plānojot iesaistīt vismaz 40 000 Latvijas iedzīvotāju. Mācības iespējams apgūt klātienē izvēlētajā pašvaldībā, tiešsaistē ar pasniedzēju mentoru atbalstu vai pašmācību ceļā. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.